Radoši un pilni ideju. Tādi bija teju 70 skolēnu mācību uzņēmumi, kas vienu piedalījās programmas Cīts bazārs pasākumā Gulbenē, prezentējot savus radītos produktus apmeklētājiem un žūrijai, vienlaikus iegūstot reālu pieredzi un praktiskas iemaņas uzņēmējdarbībā. Mums ļoti patīk šī diena, gana sarežģīta. Jāizdomā daudz pirms tam, kā notiek šajā dienā, bet šis ir cits mācīšanās veids, un, manuprāt, iegūms ir vēl lielāks nekā sēžot skolas solā. Atbalsts ir, skolotāji ir, un bez skolotājiem jau nebūtu šī. Tiešām paldies Junior Achievements un visiem iesaistītajiem, kas atbalsta šo visu, bet katrā skolā ir tomēr kāds entuziasts, 1, 2 vai 3, un skolas vadītājs, kas saprot, šis ir labs, šajā mēs lecam iekšā. Šis ir, plānošanas ziņā gana sarežģīts, arī finansiāli gana prasošs, bet tāda, manuprāt, vienreizēja iespēja ieraudzīt darba vidi, ieraudzīt darba procesu, ieraudzīt, kā pelnīt naudu. Viens ir to mācīt, otrs piedzīvot. Brīnišķīgs pasākums, atkal, kurš jau ir 2. gadu pie mums. Tas jau ir tas virsmērķis, lai teiksim, kaut neliela daļa no šiem daudzajiem uzņēmējiem, ja kāds tiešām aiziet šo ceļu, būt uzņēmējs, un ja vēl paliek Gulbenes novadā, nekā labāka vairs nevar cerēt. Tā kā novēlēsim viņiem tikai drosmi, virzīt tās savas idejas, spēku, un lai Gulbene pēc tam var lepoties ar jaunieti, kas ir ieviesis savu ideju dzīvē. Pirmie soļi uzņēmējdarbībā jau spērti, tomēr idejām jābūt konkrētspējīgām un interesantām. Un nudien šī gada pasākumā apmeklētājiem bija iespēja iepazīt arī vēl neredzētus, ilgtspējīgus un savā ziņā pārsteidzošus izstrādājumus. Mēs ražojam zobu bakstāmos kociņus ar garšu. Mēs visi ikdienā viņus lietojam, tāpat arī uzkodām. Un kāpēc gan nepamēģināt? Un tā arī mēs esam nonākuši šeit. Cilvēki no sākuma ir nesaprašanā, bet tā kā mums ir pieejama notikustēt arī, tad cilvēki lēnām uzreiz saprot. Viņi pagaršo un viņi saprot, ir garša. Piemēram, ar grenadīna garšu es izmantoju grenadīnas sīrupu un atstāju viņu to zobu bakstāmos mērcēties vismaz 2 dienas. Tad izžāvēju viņus tās pašas 2-3 dienas tā, lai viņi viss tā garši iesūtas un nav tas sīrupa lipīgums. Mums ir slinka tipa somas mazajos šķirnes sviņu pārnēsāšanai līdz 8 kilogramiem. Viņa ir no 2 pārstrādātiem materiāliem. Šī ideja tapa dēļ tā, ka mūsu skolotājai uzņēmuma darbības skolotāji ir mazi suņi. Un viņa negribēja pirkt īsti no interneta, jo varbūt slikta kvalitāte vai kaut kas tāds. Un tad viņa izdomāja, ka ieteiks mums ideju uztaisīt, realizēt, un mēs realizējām. Otrais pārdādāt materiāli vispār ir tas, ka mums no veca dīvāna mēs damojām materiālus. Paša stūšana ir diezgan laikietilpīga, bet ir kaut ko padarīt. Savukārt Gulbenes novada vidusskolas skolēni Nīks un Renārs radījuši īpašu spēļu galdu. Īstais galds mums ir 2,50 cm garš un 1,20 m plats. Ideja radās tā, kad jau sen atpakaļ, jau 6 gadu vecumā mēs ar tēti spēlējām šo galda spēli. Un problēma bija tāda, ka nebija īsti kur. Un izdomājām un skatījāmies, kad īsti nav arī kur nopirkt ar tādiem sakarīgām naudiņām. Un tāpēc izdomājām, ka tas ir arī paši. Un tā arī radās šī ideja, un šī ir diezgan fantastiska pieredze. Protams, darbiņš ir jāiegulda, diezgan ir jāiedziļinās visā. Nevar tā vienkārši virspusē skatīties, savā pieredzi arī top, un nākotnē varbūt tas arī noderēs. Nepārprotam, ka iegūtās prasmes noderēs ne tikai uzņēmumu vadīšanai, bet arī visai turpmākajai dzīvei. Gan kā plānot laiku, tā arī risināt dažādus izaicinājumus.